Tagad mums pievienojas Ahmeds Kuraišs, Pakistānā strādājošs žurnālists un TV vadītājs, kurš pievienojas mums no Islamabadas. Ahmed, kā Pakistāna var apgalvot, ka ir neitrāls starpnieks, ja tā iespējams, tajā pašā laikā ir palīdzējis Irānai? Tieši tā, tie ir jautājumi, Nikol, ko visi uzdod. Bet interesanti ir tas, ka mēs joprojām gaidām vairāk informācijas par to, kāda tieši veida lidmašīnas ir irāņiem un vai viņiem tās tiešām ir. Protams, Pakistānas valdība to ir noliegusi. Bet daudzi no mums, Nikola, gan Pakistānas, gan starptautiskie žurnālisti, kas pēdējās nedēļās bijuši šeit, zina par šo aviobāzi. Šī ir aviobāze, kurā ieradās J.D. Vance, ASV viceprezidents un citi ASV amatpersonas, un tāpat arī Irānas amatpersonas. Tātad daļai starptautisko mēdīju, kā arī daudzām ASV slepenā dienesta komandām un dažām drošības komandām, kas ieradās kopā ar Irānas amatpersonām, bija piekļuve šai bāzei. Un, protams, šī bāze atrodas ļoti tuvu Pakistānas galvaspilsētai, tāpēc es teiktu, ka šī nebūtu pati labākā vieta patiesībā. Es domāju, mūsu analīzei patiesībā. Ja Irāņi vēlētos izmantot Pakistānas loģistiku, jo Pakistāna acīm redzot ļāva Irānas lidmašīnām ar Irānas amatpersonām ierasties šeit uz sarunām, viņi varēja ieslidināt arī kādu no savām svarīgajām lidmašīnām, kas vāc izlūkdatus. Tas ir iespējams. Nevar īsti uzticēties Irāņiem. Bet vai tiešām šī būtu labākā vieta, kur slēpt šādu veidu lidmašīnu? Jo ASV slepenais dienests vismaz dažas dienas pirms J.D. Vance ierašanās bija ieguvis piekļuvi šai bāzei. Tātad amerikāņu drošības komandas atradās šajā bāzē. Un, protams, arī irāņiem bija piekļuve. Tātad tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko visi uzdod, Nikola. Vai irāņi, vai ja pakistānieši patiešām vēlētos palīdzēt irāņiem slēpt kādu no viņa lidmašīnām, vai viņi izvēlētos bāzi, kurai ASV slepenajam dienestam, FIB un citiem ir pilnīga piekļuve, rūpējas par ASV amatpersonām, kuras ieradās, protams, J.D. Vance, ASV viceprezidenta līmenī. Tātad tas ir viens no galvenajiem punktiem, uz kuru mēs joprojām meklējam vairāk atbilžu, un tas ir viens. Otra lieta ir tāda, vai Pakistāna tiešām riskētu Irānas režīma labā un darītu ko tādu, pat tiešām spēlētu dubultu spēli ar Amerikas Savienotajām valstīm brīdī, kad Pakistāna patiesībā cenšas stiprināt savas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar Vašingtonu, pēc daudziem nestabilu un sliktu attiecību gadiem, vismaz politiski, ja ne militāri. Tātad vai Pakistāna tiešām uzņemtos šādu risku? Mēs neredzam tūlītēju stimulu Pakistānai to darīt, galvenokārt, protams, tāpēc, ka tā vēlas uzturēt labas attiecības ar Vašingtonu, bet arī tāpēc, ka tās pašas attiecības ar Irānu ir bijušas ļoti nestabilas. Tikai pirms 2 gadiem tieši šie paši Irānas gaisa spēki vai arī IRGC gaisa spēki, kuriem piederētu šīs pāris lidmašīnas, par kurām runāja CBS, faktiski uzbruka Pakistānai ar balistiskajām raķetēm. Un Pakistāna atbildēja. Tas notika 2024. gada janvārī. Un tas bija pirmais gadījums šajās ciešajās attiecībās starp Pakistānu un Irānu, kas ilgst jau 7 vai 8, 10 gadus. Pirmo reizi Pakistāna 2024. gada janvārī patiešām nosūtīja savus iznīcinātājus Irānas teritorijā, lai sodītu Irānu par uzbrukumu Pakistānai. Protams, kad Irāņi uzbruka Pakistānai, viņi apgalvoja, ka uzbruka Mossad bāzē Pakistānas teritorijā, kā arī Irākā un Sīrijā. Viņi uzbruka Pakistānai, Irākai un Sīrijai 2024. gada janvārī. Un, protams, Pakistāna atbildēja. Vai tiešām Pakistāna ietu tik tālu, lai palīdzētu šim režīmam, kas patiesībā veica nebijušu soli? Zini, Pakistāna un Irāna agrāk bija sabiedrotās Bahlevi dinastijas laikā, un Šahrezā Halavi, pēdējais Irānas šahs, bija ļoti ciešs Pakistānas sabiedrotais. Tātad attiecības starp šīm divām valstīm patiešām nav bijušas stabilas pēc 1979. gada. Un starp citu, abām šīm valstīm, Nikolā, un tas ir mans pēdējais punkts, abas šīs valstis arī ir strateģiskā konkurencē Afganistānā, Persijas līcī, tuvajos austrumos un arī Dienvidāzijā attiecībā uz Indiju. Gan Pakistānai, gan Irānai ir atšķirīgas attiecības ar Indiju.
Tā ir interesanta situācija, bet mēs patiešām gaidām vairāk detaļu, lai saprastu, vai tas tiešām ir noticis. Vai Irāna izmantoja Pakistānas loģistiku, lai ievestu dažus no saviem svarīgākajiem lidaparātiem? Vai arī Pakistāna patiešām ļāva irāņiem to izdarīt? Un kāpēc Pakistāna to darītu, ja pat šajās sarunās, starp citu, Nikolā pēdējo 2 nedēļu laikā bija spriedze? Daži komentētāji Irānas valsts medijos patiesībā kritizēja Pakistānas lomu. Viņi teica, ka Pakistāna pārāk nostājās ASV pusē, nerīkojoties kā godīgs un neitrāls starpnieks. Un viņi būtībā apsūdzēja Pakistānu, izmantojot savas valsts medijus. Starp citu, šis stāsts neguva lielu starptautisku uzmanību, taču tas bija plaši apspriests temats arābu medijos un Pakistānas medijos. Daži komentētāji Irānas valsts medijos kritizēja Pakistānas lomu un teica, ka Pakistāna nav neitrāls starpnieks un iespējams vēlētos mainīt sarunu norises vietu ar ASV. Mēs vēlamies runāt ar ASV, bet mēs vēlētos mainīt norises vietu. Varbūt ne Islamabada, varbūt Doha, Katara vai varbūt Stambula, Turcija. Tātad bija šī saruna un bija šī spriedze. Un vienā brīdī Irānas ārlietu ministram pat nācās piezvanīt savam Pakistānas kolēģim un precizēt dažus no šiem ziņojumiem. Viens no ziņojumiem patiesībā bija no Wall Street Journal, kurā teikts, ka Irāņi patiesībā paziņoja Savienotajām valstīm, ka viņi vēlētos mainīt tikšanās vietu, un viņiem nav ērti runāt ar ASV, lai gan viņi to vēlas, bet ne Islamabadā. Tā tad ir daudz pretrunīgu ziņojumu. Un arī ļoti interesants attiecības starp Irānu un Pakistānu, kur vienā brīdī Pakistāna darbojas kā starpnieks, bet citā brīdī tikai pirms pāris gadiem Irāna uzbruka Pakistānai. Un tad ir šī vēsture kopš 1979. gada. Jā, protams, ir daudz interesanti jautājumi par dubulto spēli, ko Pakistāna varētu vai nevarētu spēlēt. Ahmeds Kuraišs, paldies, ka pievienojāties mums un palīdzējāt visu izskaidrot. Paldies! Paldies! Atpakaļ šeit studijā ar Jākobu, pat neskatoties uz jautājumiem par Pakistānas neutralitāti kā starpniekam, cik svarīgs patiesībā ir vidutājs šajās sarunās? Vai tas ir svarīgi, ja gan ASV, gan Irāna sarunājas pēc saviem noteikumiem? Vai arī īstā ietekme notiek kaujas laukā? Zini, tas ir grūts jautājums, Nikola. Man jāatzīst, ka Pakistāna pati par sevi daudzos veidos ir mīkla kā valsts, nemaz nerunājot par mēģinājumu saprast tās lomu. Skaties, es domāju, ka viens no veidiem, kā uz to paskatīties, ir tas, ka Pakistāna cenšas uzlabot savu starptautisko statusu, darbojoties kā starpnieks tik augsta līmeņa, augsta riska sarunās, kas automātiski paaugstina tās vietu starptautiskajā hierarhijā. Bet atcerēsimies, pirmkārt, Pakistāna ir ļoti atkarīga no Saudarābijas savas ekonomiskās izdzīvošanas ziņā. Tā tiek būtiski subsidēta miljardu apmērā. Saudarābija pastāvīgi iegulda naudu Pakistānas ekonomikā, nomaksā parādus un tā tālāk. Tas ir svarīgi. Un viņiem ir šīs aizsardzības pakts ar Saudarābiju. Tātad šeit Pakistāna patiešām ir spēcīga. Un es domāju, ka tas ir militārajā jomā Pakistānas karaspēks ir spēcīgs spēks, viņu gaisa spēki ir nopietni gaisa spēki. Un, protams, viņi ir kodolvalsts. Tagad pastāv arī visdažādākās ēnainas saiknes starp viņu drošības dienestu elementiem un fundamentālistu džihādistu grupām. Par to tikai jāvaicā Indijas drošības amatpersonām. Tātad šī ir patiešām ēnaina valdība, un mēs patiesībā nezinām, kāda ir tās pilnā dienas kārtība. Šķiet, ka tajā būtībā ir izplānots dubultu spēles scenārijs, piedāvājot pakalpojumus Amerikas Savienotajām valstīm, sadarbojoties ar Persijas līča valstīm un Irānu. Kāda ir tās patiesā dienas kārtība? Tas ir labs jautājums. Tas joprojām ir ļoti labs jautājums, Jākovs Lapins. Paldies par to. Mēs dodamies uz īsu reklāmas pauzi. Raidījumā Middle East nav, bet nekur nepazūdiet. Palieciet kopā ar mums šeit, E24 News English.